Labdien! Šī ir ceļojuma dizaina studija, un mans vārds ir Inga Kavaca. Esmu Vanilla Travel īpašniece un vadītāja, un man dzīvē patīk darīt lietas, plānot unikālus ceļojumus ar once per lifetime experience. Jeb latviski sakot, ceļojums ar īpašu un unikālu pieredzi. Šodien raidījumā par man jauno projektu Workation Club by Vanilla Travel. Kas tas ir? Par to es šodien arī pastāstīšu. Workation un vacation – darbs un atpūta. Tās ir divas lietas, kuras mūsdienās ir ļoti bieži jāsavieno. Un tas kļuva aktuāls Covid laikā, un tā mēs ilgi domājot, kā to nosaukt, kā to apsaukt, kā to pasniegt, radījām šo te zīmolu, kas palīdz cilvēkiem un kompānijām strādāt, atpūsties un attīstīties vienlaikus. Tās ir ļoti plašas iespējas. Pirmkārt, tas ir darba kolektīviem, uzņēmumu darbiniekiem, kā motivācijas lieta. Otrkārt, tas ir uzņēmumu vadībai, uzņēmumu valdēm, lai citā vidē, ārpus ierastās darba vides, radītu jaunas, unikālas idejas, saliedētos, izdomātu, kā attīstīt uzņēmumu. Tas ir derīgs kaut kādu savu darbinieku motivācijai. Sasniedzot konkrētu pārdošanas mērķi, viņi zina, ka tiks kaut kādā brīnišķīgā ceļojumā, pasākumā. Tas ir domāts arī vienkārši vienam cilvēkam, uzņēmumu vadītājam vai cilvēkam, kurš daudz strādā un kurš nevar nestrādāt, bet viņam vajag vienlaicīgi arī atvaļinājumu. Un tad workation ir brīnišķīgs veids, kā to visu apvienot. Kā šī ideja radās arī man pašai, faktiski es nevaru atļauties nestrādāt. Es strādāju visu laiku, un pienāk tāds brīdis dzīvē, man pienāca tāds brīdis dzīvē, kad es sapratu, ka atvaļinājumu vajag, ceļojumu vajag, bet strādāt arī vajag. Un es devos uz Franciju, uz kalniem, jo man ļoti patīk kalni, un kalni vasarā, kad pa kalniem var staigāt, un man ļoti svarīgs ir tas tālumskats, lai es redzētu perspektīvu, un tāpēc izvēlējos Franciju, un, protams, izvēlējos tādu vietu, kur es nekad nebiju bijusi, jo tas ir arī vienlaicīgi darbs, lai redzētu, kā tas ir. Pavadīju nedēļu tādā vietā, ko sauc par Morzīni, netālu no Ženēvas, un izbaudīju to, kā tad tas ir būt vienai, būt projām no ikdienas, bet tajā pašā laikā strādāt. Un jāsaka, ka pa to nedēļu es tik ļoti atjaunojos, es tik ļoti nomierināju savu nervu sistēmu, savu prātu, un bija tik ērti apvienot šo te darbu kopā ar neierastas vides apskati, kad, ko tas man deva? Tas deva to, ka atslēdzās manas smadzenes no kaut kādas tādas ikdienas rutīnas, un, tie skaistie kalnu skati, tāds dabas miers, un atkal bija negaiss, un atkal tas negaiss tāds pamatīgs. Saprot to ikdienas, tad varbūt nesvarību salīdzinot ar dabas ritmu, un jā, es brīnišķīgi atjaunojos un sapratu, ka es to varu piedāvāt arī citiem, jo, ja nav tādas personīgas pieredzes, grūti varbūt ir to izprast. Un interesanti, ka tajā brīdī, kad es jau biju pavadījusi nedēļu Morzīnē un sāku savu atpakaļceļu uz mājām, bet pa ceļām vēl bija nolemts apstāties skaistā vietā pie Ženēvas ezera, tad apstājos, sēžu kafejnīcā un atskan zvans, un viens no mūsu klientiem zvana un saka, saki lūdzu, ko lai es daru, es vairs nevaru. Man ir tā, ka man vajag strādāt, bet man vajag arī atpūsties. Ko lai es daru? Es saku, pamēģini tā kā es tieši, pat kā nedēļu esmu to darījusi, un ir brīnišķīgs rezultāts. Un tā mēs telefonu sarunā izrunājām viņa vēlmes, kas, protams, ir ļoti svarīgi, kā vienmēr ir svarīgas vēlmes, jo katram ir savas vēlmes šim arī tam restartam, atpūtai un vajadzībām, kas cilvēkam dod atpūtu. Un viņam bija svarīgi savukārt tā, lai būtu jūra, lai viņš var iet peldēt, tās, ko fiziski aktīvs būt, lai ir sporta zāle, lai ir
Protams, labs internets, kas ir svarīgi, lai ir tādas, varētu teikt, kā mēs to saucam, tusiņš, ja? Lai ir vakarā, kur iziet, lai apkārt ir cilvēki, lai apkārt ir aktīva vide. Tad šajā gadījumā, tas domgājums kalni man nederētu, kalni viņam nederētu, man der, bet viņam ne, viņam vajadzētu kaut ko citu. Un bija vasaras vidus, jūlijas, tātad silts, karsts, tad jūra, silta vidusjūra, tur var braukt, vēl vajag, protams, kad ir, mēs jau nevaram braukt katrā dienā, mums ir kā vadītājiem ir kaut kādi noteikti datumi, kad tu nekad nevari, bet ir, kad tu vari, un arī šajos datumos jāiekļaujās, un tad, un tā mēs to visu saliekot kopā, es piedāvāju viņam Spāniju kā galamērķi, tāpēc, ka Spānija, ir ar to, kas viņam bija svarīgi kā vieta, ar to vakara iziešanu pilsētā un mazliet aktīvo dzīvi, garšīgu ēdienu. Un viens variants bija Madride, viens variants, bet tur nav jūras, tāpēc to mēs izslēdzām. Un beigās izvēle bija par labu Alicantei, Alicantes piekrastei. Tur ir brīnišķīgi pavadāmi vakari, un tur bija viesnīca ar sporta zāli un ar tuvu pie jūras un ar baseinu uz jumta. Kā tas beidzās? Tad, kad viņš atbrauc atpakaļ, viņš piezvanīja un teica, bija ļoti labi, es tiešām atslēdzos, es braukšu vēl. Un kā tad var noformulēt to workation, to būtību? Tas ir ceļojums uz izaugsmi. Ceļojums uz izaugsmi ļoti dažādās nozīmēs, bet pats kolektīvam tas ir ceļojums uz kompānijas izaugsmi, ceļojums uz savu izaugsmi. Un ideja ir tāda, kad atgriežoties no ceļojuma, acis mirdz. Acis mirdz man, acis mirdz kādam citam un acis mirdz arī visam kolektīvam un visi grib uz darbu un grib strādāt šajā uzņēmumā. Un tas ir Workation Club by Vanilla Travel mērķis likt jūs acīm mirdzēt un vēlēties atgriezties darbā un strādāt ar pilnu atdevi. Kas ir jauki, ja kolektīvs ceļo kopā. Vispār jāsāk gatavoties šādam ceļojumam ir vismaz 6 mēneši iepriekš, bet es pat teiktu, ka gadu. Ja izdomājat, ka nākamā gadā būs šāds te pasākums, var ieplānot budžetu, var zināt, kad brauks, kuros datumos, tad viss kolektīvs jau var sākt gatavoties. Un kas ir forši tajā visā, kad ja izmaksā darbiniekam vienkārši prēmiju, tad izmaksā prēmiju, skaisti iztērē šo te prēmiju, viss nākošā dienā ir aizmirsts, ka tā bija prēmija, bet par ceļošanu ir pavisam cita lieta. Vienkārši iedomājieties, ir izziņots, ka būs ceļojums, ja sasniegsim kopēji kaut kādu kolektīvu mērķi, un šim te ceļojumam gatavojās jau pusgadu, zina, ka būs, ir tās sarunas, tas ir visu laiku, tas ir tā kā kolektīva jau motivācija. Un tad visi kopā brauc. Un savukārt tad, kad brauc visi kopā, tā atkal ir neformāla atmosfēra. Var redzēt, kā komanda veidojas, kā kurš reaģē kādās situācijās. Tas pēc tam palīdz arī darbā dažādu situāciju risināšanā, saprotot, kā mēs uzvedamies ikdienā, tādā neformālā gaisotnē. Un tad, kad atbrauc atpakaļ, tad notiek apmaiņa ar fotogrāfijām. Un tās atmiņas ir vēl gadu. Tas ir pilnīgi cits prēmijas veids, kas ir ļoti ilgstoši, ilgtermiņa un paliks atmiņā vienmēr. Tāpēc, ja salīdzina vai izmaksā prēmiju, vai izmaksā šādu te ceļojumu, tā ilgtermiņa iedarbība ir pilnīgi cita, daudz ilgtspējīgāk. Un tā tu arī var starp citu norakstīt vai izdevums norakstīt uzņēmumā. Tas ir darbinieku ilgtspējas pasākums, kas nozīmē, ka darbinieku ilgtspēja nav jāpliek ar sociālo nodokli. Kas dara to, ka, ja jūs, piemēram, iztērētu ceļojumam 700 eiro workation braucienam, tad, lai izmaksātu prēmiju 700 eiro, tas izmaksātu darba devējiem 1200. Tā ir arī, tāda savu veidu ekonomija, tā mēs to varētu teikt. Bet visinteresantākais ir tas, ka tieši tā, kad kolektīvs atbrauc atpakaļ un pēc tām atsauksmēm, ko es esmu dzirdējusi, kad viņi jau gaida nākošo ceļojumu, un tas ir milzīgs motīvs un tās domas, kur tad braukt, un jau ir pasākumi, kur ir brainstorms, kur tad varētu braukt nākamā reizē. Tā ir tāda ļoti, kolektīva saliedējoša lieta. Workation, tas ir kolektīva ceļojums, kurā noteikti ir arī sastāvdaļa darbs.
kopējs darbs, kopējs mācības, un ir arī atpūtas sastāvdaļa. Tieši tāds arī ir mazliet darba, mazliet atpūtas, un tā kā viss kopā. Tādi tipiski un kolektīvu ceļojumi, jo nevar jau atļauties ļoti ilgu laiku ceļot, jo ir jāstrādā ikdienā, tad tas parasti ir 1 darba diena un 2 brīvdienas. Tas ir tāds viss ierastākais formāts. Tas ir, piemēram, piekdiena, sestdiena, svētdiena vai sestdiena, svētdiena, pirmdiena, lai ir 1 darba diena un 2 brīvdienas iekšā, lai, teiksim, tāda cilvēku apkalpošana vai darba diena ikdienā netiktu ļoti traucēta. Un kā tad tas notiek? Tad ir kopējs brauciens, tad kopējs lidojums, kopējs ceļš, un tad nākošā dienā parasti ir konferenču zāle, tēma, ko mācās, par ko runā, un pēc tam tajā nākošā dienā ir kopīgs aktivitāšu pasākums, kā piemēram izbrauciens ar jahtu, vai kā raftings, vai hikings, vai orientēšanās kaut kādā apkārtnē, vai pilsētas iepazīšana ar speciālām aktivitātēm. Otrā diena ir, tā teiktu, team buildings, kas saliedē kolektīvu. Un trešā diena, pusdienlaiks, līdz pusdienlaikam, tad ir tā atpūta, un pēc tam jau arī dodās mājās, jo tās ir 3 dienas. Tas būtu tāds diezgan, tā kā to šobrīd izmantot mūsu klienti, un kas ir tāds, tipisks tāds workation ceļojums. Kas tad jāņem vērā, plānojot workation? Jāņem vērā, ka tie ceļojumi parasti ir īsi. Un īsiem ceļojumiem ir ļoti svarīgs laiks, lai nebūtu ilgi ceļā, lai viss būtu tā kompakta, lai nebūtu tālu jābrauc arī no lidostas līdz kaut kādai vietai, kur paliek. Un, parasti tas ir tiešais lidojums, un tās vietas, kur var ceļot, un ja tas ir tiešais lidojums, tā ir Eiropa. Protams, uz 3 dienām nezinu, skriesim uz Singapūru. Mēs piedāvājam Vanilla Travelā izvēlēties tādus galamērķus, tādas vietas, kas nav standartā, kur standartā katrs pats brauc, bet nestandartā cilvēki nemaz nevar iedomāties, kad varbūt tur var aizbraukt. Tas nenozīmē aizbraukt uz Amsterdamu, staigāt pa Amsterdamas centru. Tas nebūs interesanti. Katram ceļojumam ir jābūt ar tādu odziņu, un tāpēc šajos ceļojumos mēs piedāvājam odziņu. Kā piemēram brauciens uz Albāniju. Varbūt katrs tā pats pa sevi uz Albāniju nebrauks, un kur vēl tur piedalīsies aktivitātēs un ies ciemos pie vietējās ģimenes un dosies kaut kur makšķerēt jūrā, bet ja tas ir kolektīva pasākums, tas ir interesanti, tā ir nebijusi pieredze, un tā vēl ir tāda vieta, kur nav būts, kur pārsvarā cilvēki, kad paši ceļo, viņi bieži ceļo tādā standarta, pilsētu ceļojumos, kas mums arī ir pieejami, Berlīna, Barcelona, Amsterdama, Parīze, bet tādi ceļojumi mazliet ārpus, kā piemēram ir arī kolektīvs, kas aizbrauca uz šampaņu, degustēt šampānieti un pie reizes arī iepazīt tur dabas takas. Cik liela var būt ceļojumu grupas? Varbūt sākot no 6 un lielākā grupa, kurai mēs esam taisījuši ceļojumu, 160 cilvēkiem uz Gran Canāriju, un tur gan bija tā, kad viņi brauc uz nedēļu, varēja to atļauties. Un tad mums bija pasūtījums no Anglijas, ko mēs arī, Anglijas kompānija, kura mums pasūtīja ceļojumu, workation braucienu, kas faktiski bija arī saliedēšanās ceļojums darbiniekiem, kuri strādāja visā pasaulē. Un šis pasākums notika Dubajā. Un tad vajadzēja gan atrast un salāgot lidojumus no dažādām pasaules valstīm. Tur bija gan Āzija, gan Āfrika, gan Eiropa, gan Amerika, lai visi kaut kādā līdzīgā laikā nonāk tajā Dubajā, gan norganizēt tur dzīvošanu, gan norganizēt kopēju pasākumu. Un bija
milzīgs pasākums, tuksnesī ar lielu telti, kurā bija tas viņu tā prezentācija kompānijas un tur, protams, vakarā ar pasākumiem, ēšanu, dejām un kamieļu izjādi tuksnesī. Tā kā bija ļoti interesants pasākums, un tas arī bija 130 cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm. Bet ir arī citas versijas, kā darīt. Ļoti bieži ir kompānijas, kuras strādā 3 Baltijas valstīs – Latvija, Lietuva, Igaunija. Viņi strādā, zinot viens otru, runājot attālināti, bet nav nekad tikušies klātienē. Un tas ir ļoti svarīgi, lai satiktos klātienē un arī tādā neformālā, varbūt netik ļoti darba atmosfērā un iepazītu viens otru. Un šādi ir diezgan daudz pieteikumu un pasūtījumu. Un viena kompānija pasūtīja ceļojumu 45 cilvēkiem. Un ceļojums bija beigās uz Turciju, uz Antāliju, lai cik tas neliktos varbūt tā kā netipiski, ka tas ir tāds tīri atpūtas ceļojums, jā, bet bija uz 3 dienām uz Antāliju ar dzīvošanu labā, ļoti kvalitatīvā viesnīcā, kur viņi strādāja konferenču zālē, un vakarā viņiem tika rīkoti atsevišķi pasākumi, lai viņi iepazītu viens otru. Jāņem vērā, ka workation tas nav parasts atpūtas ceļojums ar izklaidēm. Tas ir augsta līmeņa saliedēšanas pasākums, kur vēl ir ņemts vērā faktors, kad izbrauc ārpus ierastās vides, un tur vēl arī ir tas ceļošanas faktors un tā ceļojuma organizēšanas sadaļa. Un kopumā tas ir ļoti kvalitatīvs, ļoti laba līmeņa team building pasākums. Idejas, kur braukt, mēs radām katram kolektīvam atsevišķi. Mums vajag zināt vēlamo laiku, ir jāzina arī budžets, un tad mēs domājam, kas atbilst tiešām šim kolektīvam un kur tad viņiem piedāvāt braukt. Workation sadaļā ir arī tāda lieta, kā teiksim, labāko pārdevēju motivācijas brauciens. Ja? Tas, kad viņi saņem prēmiju par to, kā braucienu, par to, ka viņi izpildījuši gadu plānu. Un tad jau šie ceļojumi ir uz ilgāku laiku, vismaz nedēļu, dažreiz arī ilgāku, un tad šie te gala mērķi, uz kurieni dodās, šogad ir bijusi Panama, ir bijušas Filipīnas, ir bijusi Kambodža, un tā ir atkal pavisam tāda mērķis, ja es sasniedzu mērķi, kā pārdevējs izdara to, kas viss no manis tiek prasīts, es tieku atalgots ar ļoti burvīgu, kvalitatīvu ceļojumu uz eksotisku tālu valsti. Un ir kolektīvi, kas izvēlas kaut kādu tā kā svētku noskaņu atzīmēt ārpus Latvijas citā vidē. Un bija mums pieprasījums kaut kur doties, lai būtu Ziemassvētku noskaņa, un lai būtu tā kā netik standartā, ne Vācija, un domājām, ko mēs varētu piedāvāt, un beigās tā vieta, uz kurien viņi aizbrauc, bija Budapešta. Liekas tā kā pārsteidzoši, ka Budapešta, bet tur apvienojot, jā, nebija sniega, bet toties atmosfēra un noformējums un iespēja dabūt šo te svētku atmosfēru tika izpildīta. Budapeštā viņi apmeklēja termes, tad Ziemassvētku tirdziņu, bija jaukas greznas svētku vakariņas tieši viņiem vienā restorānā. Tāda interesanta pieredze, ko droši vien, ka viens pats izbaudot nebūtu tik interesanti. Vai tādu kolektīvu ceļojumu var uztaisīt administrators? Vispār var, bet jāsaka, ka tas būs milzīgs darbs un administrators nedarīs vairs to darbu, kas viņam ir jādara, bet nodarbosies tikai ar ceļojumu organizēšanu. Tas nebūs mēnesi vai 2, bet tas būs visu laiku līdz tam ceļojumā un droši vien pēc tam arī. Kas ir svarīgi, kas ir jāņem vērā un plānojot šādu te ceļojumu, un pastāv mīti, jo mēs vairāk būsim, tad atnāk 40 cilvēki
pieprasījums ceļojumam un saka, ka tagad mums būs lētāk, jo mēs esam daudz. Un tad ceļošanas industrijā tā nav. Tās cenas smukās, zemās, lētās, ko redzat, tās ir reklāmas cenas, un tās ir domātas vienam vai diviem cilvēkiem, un tās, ko jūs redzat internetā. Ja tie ir 20 vai 30 vai 40, tur ir pavisam citas kalkulācijas gan lidmašīnās, gan viesnīcās. Nevienmēr ir izdevīgi ņemt grupu. Tas ir jāsaprot tajā ceļošanas organizēšanā. Un tas, ko dara profesionāli ceļojuma plānotāji, un tas, ko dara Vanilla Travel, ir, mēs zinām šīs te nianses. Un tad, kad vajag plānot lielai grupai ceļojumu, mēs jau skatāmies vietu pieejamību lidmašīnās, un ir tādi galamērķi, kurus mēs vienkārši nepiedāvāsim šajos datumos, tāpēc, ka nav vērts, jo ir jau gandrīz izpārdot tā lidmašīna, jo mēs redzam to vietu pieejamību, kas pašiem plānojot, protams, ir stipri sarežģītāk to redzēt. Tā tad ir jāsaprot, ka liels daudzums cilvēku nenozīmē zemāku cenu, bet drīzāk gan tas varētu būt otrādāk. Savukārt, cik liela var būt tā grupa, vienalga, cik vajag, tik būs, tikai no tā tad būs atkarīgs tas galamērķis, ko mēs piedāvāsim. Vēl ir svarīgi zināt budžetu, jo jāsaka, ka, ja budžets ir uz cilvēku 500 eiro, 3 dienu ceļojumam teiktu, ka tas ir diezgan nereāli, vai arī tas ir nekvalitatīvs ceļojums, jo, ja mēs tur paskatāmies kaut vai lidojuma izmaksas, tas varētu būt 200, 250, un 3 dienām paliek pāri vēl 250 eiro dzīvošanai, ēšanai, transportam, aktivitātēm, tas ir tāds nereāls cipars. Tad labāk, ja ir šāds budžets, tad to ceļojumu un to pasākumu vajag taisīt Latvijā, tepat kaut kur, tuvāk, vai tepat Lietuvā, Igaunijā, varam arī to norganizēt, bet vienkārši nevajag tad braukt tālāk, bet tāds vidējs budžets ir no 700 līdz 1000 par tādu īsāku 3-4 dienu ceļojumu. Un ļoti svarīgi ir plānot to ļoti laicīgi, noteikti 6 mēneši iepriekš, jo ir bieži, kad jūlijā saka, mēs esam jau tagad gatavi, mēs zinām, ka mēs brauksim septembrī. Bezcerīgi. Nav iespējams dabūt vairs vietas, ne viesnīcās, ne lidojumos. Tāpēc, ja tagad ir marts, tad labi plānot oktobrī. Oktobrī labi plānot nākamā gada aprīli. Un kad tad ir vislabāk ceļot, to ļoti grūti pateikt. Tas atkarīgs laikam no kolektīva un no vajadzības, bet pēc pieredzes varētu teikt, tas ir maijs, arī vēls aprīlis, un tas ir oktobris. Jo tā ir tāda tā kā starpsezona, ir labs klimats un nav arī tik dārgas izmaksas. Un ir ļoti skaists laiks, un maijā ir pavasars visur Eiropā, un savukārt oktobris ir labs rudens visur Eiropā, un ir tā dabas nots arī ir klāta. Ir kolektīvi, kas brauc slēpot arī uz 3-4 dienām. Tas, es teiktu, ir jādara gadu iepriekš, lai dabūtu labā vietā, labas kvalitātes vietu, kur dzīvot un lai atbilst visām prasībām. Un vēl mēs redzam tendenci, ka kolektīvi svin savas dzimšanas dienas, tādas ļoti nozīmīgas dzimšanas dienas, kad pagājušā gadā bija ceļojumā uz Itāliju, uz Parmu, svinēt 30 gadu jubileja kolektīva uzņēmumam. Un šis arī ir jauks veids, kā atzīmēt, jo pilnīgi atšķirīgs kaut kāds koncepts no ierastā. Tāpēc ideju daudz, variantu daudz, vajadzības ļoti dažādas. Laipni lūgti, Workation Club by Vanilla Travel. Mēs palīdzēsim, saplānot, izdomāsim, kur, ieteiksim interesantas idejas un realizēsim. Šī bija ceļojuma dizaina studija kopā ar Ingu Kavacu. Mēs, Vanilla Travel, zinām par ceļojumiem un ceļotājiem gandrīz visu. Esam izpētījuši valstis un kontinentus, lidojumu maršrutus un zinām labākās viesnīcas. Protam uzburt burvīgus ceļojumus un nebaidāmies no izaicinājumiem. Tiekamies nākamajā ceļojuma studijā jau pavisam drīz. Piesakojiet mums Apple podkastā, Spotifyā un YouTube'ā.
Būs interesanti.